Ar vēlmi nosvinēt savas sapņu kāzas, šovam pieteicās 2200 pāri. No visiem pretendentiem tika izvēlēti 3 pāri, kuri kāzu rīkošanai saņēma 7000 eiro. Mēs nolēmām piešķirt jums 7000 kāzām. Jā. Ir tikai viens bet. Pāri kāzu rīkošanā piedalīties nedrīkst. Viņiem pat nav ļauts izteikt savas vēlmes. Un kleitu arī es nevaru pat izvēlēties. Viņu kāzas rīko vecāki, radi un draugi. Они хотели шоу, будет им шоу. Ar kāzu rīkotājiem pāriem sazināties ir stingri aizliegts. Mēs te atpūtīsimies. Ģimenes jau ķērušās pie organizēšanas un izlēmušas, kur pāris svinēs kāzas, kāds būs kāzu transports un kas svinībās tiks celts galdā. Apakšā būs rusuls, bet pa virsu palma. Šodien ģimenēm jāvienojas par kāzu vadītāju un muzikantiem. Agnese un Raitis sapņo par netradicionālām kāzām. Lidmašīnā varbūt tās. Viņu kāzas par tradicionālām nenosauks. Radi lēmuši, ka tās notiks Iecavas viesunamā havajiešu stilā. Priekš manis tas liekas, piedodiet, laucinieciski. Pāris par savu radinieku idejām nav sajūsmā. Viņi grasās mūs tur reāli laulāt. Kas viņi galīgi ir? Es nezinu, viņi galīgi aptaurējušies laikam ir ieskrējuši sienā. Es nezinu, mammas viņi mētājas bērnībā. Labi. Šodien ģimenes atkal tiekas Iecavā, kur Agneses mamma un vecmāmiņa sarunājušas tikšanos ar kāzu vadītājiem. Agneses mamma Dace strādā valsts iestādē par uzskaitvedi un uzskata, ka ar kāzām meita varēja pagaidīt, bet respektē Agneses lēmumu. Agneses vecmāmiņa Dzintra, pensionēta inženiere, tieši mūsdienīgajai Omei Agnese kāzu rīkošanā uzticas visvairāk. Tradīcija par to, kad mēs paņemam tos 7 pārbaudījumus, labi, mums nebūs, teiksim, 7 tilti, bet viens tilts ar 7 pārbaudījumiem. Viņa teica, ka ir vienā tiltā 7 tradīcijas, kas nebūs 7 tilti. Raiti izslēdz ārā šo seju, labi, Peker? Negribēju vienkārši. Havaju stilā ir domat to visu pušķot. Kāzas ir havaju stilā. Tas ir viņa pusversijas. Es domāju, ka... Pagaida versija ir formēšana, taču ir havaju stilā. Labi. Būs tās sakojizēt. Un vajadzēs izdalīt tā kā viesiem. Nē, es vienkārši domāju, ka droši vien ir, kad varētu būt drīzāk klasiskākais stils. Labi, tad noformēšanu tā arī mainīsim. Nē, kāpēc noformēšana jau netraucē? Man tās pārunas vispār nepatīk. Nepatīk ideja. Vispār man tā šķiet mums būs putrā. Nevis kāzās, bet būs galīgi greizi iet. Process ir jābūt pirmais valsts, jaunais pāris to iesāk. Jā, pirmais pāris arī valsts, jā. Arī viņu jāiemācās. Jūs varēsiet iemācās? Kāpēc gan ne? Lai viņi tajā momentā parādīs un lai viņi mācās. Jā, tieši tā. Jūs varēsiet kaut kā viņiem palīdzēt, kaut ko ieteikt, nezinu, kaut kādu pagriedzienu. Kustēties jau vienalga viņiem māku. Iedāvāt tādu iespēju. Jums ir doma, tā kā pirms mēs izsludinām pirmo deju, viņus kaut kur maliņā vēl apmācīt? Nē, kaut kā mazliet. Vai tad Kaiva tavās kāzās Agnese nedejoja ar Raiti? Viņi nemāk dejot? Kā, kaut ko dejot? Kaut vai to kaut ko, lēno deju. Bet uz viņiem viss skatīsies. Bet, varbūt viņi uztrauksies un visi improvizācija. Man gribēts vienkārši kaut kādu smuku deju, vieglu, jā, ar kaut kādām vienkāršiem elementiem. Tā, pagrieziens. Viss, jā. Jā, nevajag atrakcijas, nevajag vadīt, nevajag mičot, nevajag... Kam vajag vakar vadītājus?
Man tieši vajadzēs. Es domāju, tam. Tikko mamma teica, ka atrakcijas nevajag spēles. Viņa taču uzreiz tāda agresīva paliek. Pat mamma Dace arī palika agresīva. Nu labi, es izklausīšos. Labi, paklausīsim mūsu variantu, pēc tam jau klieksim. Tad sēdēs viņi pie galda līdz 12. vakarā. Ko viņi darīs? Ēdīs un dzers? Nu nevar stāvēt zviedru galda veidā kaut kur pa malām vai pa kaut kādām kaktiņiem. Jā, bet redz, visi izdomāja to zviedru galdu. Tagad kā no tā mums. Nekas jau ne, to jau var visu labot. Kad nebija tas ēdiens pasūtīts. Nav vēl nekas pasūtīts. Bija. Nu, un tu mammai uzprasīji, cik tas viss bija ēdams. Tad ir jāsaprot un jāizzina tagad par šo īso laiku, kādas ir havajiešu kāzas, un tad arī viņas no A līdz Z tādas ir jātais. Tad arī mums tad ir... Нисколько она меня не заинтересовала, не закрутила, абсолютно. Jūs čigānus vēlaties? Jā, lai viņiem būtu interesantāk. Mēs zinām vienus ļoti labus čigānus. Jā. Tos mēs attepat vietējos. Čigāni, es vispār negribu, lai čigāni, man no viņiem vispār ir bail. Un tur atnāks čigāni un darīs kaut ko. Somiņu šitā visi sēdēs turēs vai ne, nu es nezinu. Tagad sēžot un klausoties, ko mēs piedāvājam, jums tā kā liekas, ka tomēr ne, šis neder. Es dzirdu, kā visiem parastas kāzas. Bet šī momentā ir tā, kad mēs esam divas puses, divas mentalitātes un divas versijas, jo mums ir tagad vienkārši vienu otru pusi atspēkot. Jāpārvalst. Viņa ideja vispār nesakrīt ar mūsu stilu. Neiet kopā. Ko nozīmē tā mazās čirkas stāstīšana? Viņi taču galīgi neko nezina. Pa kaivu runā. Nu jā, no Havajas. Ko viņi zina? Nu, cik viņi veci, tik viņi daudz zina. Jā. Labi, tagad mēs braucam uz otru versiju, ko piedāvās mūsu, kā saka, raita vecāki. Cerams, ka nebūs kuvietes uzaicināts. Darjas un Dmitrija ģimenes ir ārkārtīgi atšķirīgas. Viņi vairāk uz to uzvērstas uz kaut kādām tādām ezoteriskām lietām, uz ekstrasensoriku. Un mēs tādi realisti, pragmatiki. Tomēr viņi ir spējuši vienoties, ka bērnu kāzas tiks svinētas pilī. Nu, вообще, история у этого замка не самая красивая. Очень как бы печально. Kāzās viņi ēdīs torti, par kuras kvalitāti Darjas ģimenei nebija lemts pārliecināties. Kokai, tik liela vērtība nav kā pilī. Par kāzu vadītāju un muzikantiem Darjas ģimenei ir atbildīga Darjas mamma un patēvs. Darjas mamma Natālija, skolas direktore, liela perfekcioniste, kurai nepatīk kāzas to tradicionālajā izpratnē. Darjas audžutēvs Aleksejs, auditors un projektu vadītājs, profesionāls mūziķis, uzstājas kāzās un citos pasākumos, neglābjams romantiķis. Šodien ģimenēm norunāta tikšanās ar kāzu vadītāju, kura strādā komandā ar burvju mākslinieku. Cerams, ka tas nebūs Aleksejs. Šito изгрезет, лучше, es negribu, lai viņš apvainojas. Прежде всего, я представлюсь, я Алексей, я вам звонил. Мы уже договорились вот об этой встрече как раз. Ну, вот эти все конкурсы, конечно же, я напишу, вы можете какие-то вычеркнуть, какие-то сказать, нет, вот это мне нравится, больше подвижных, больше интеллектуальных, больше застольных и так далее. Вот туда будут входить и художник, например, и фокусник, да, и диджей. Мы будем смотреть как по времени. Ну, да, конечно. Мы не можем на художество очень много времени выделить. Нет, это абсолютно, это буквально полчаса. Давай выслушаем предложение, а потом будем думать, на что вы отказаться вы успеете всегда. Да. Вот. Ну, значит, вся эта сумма за всех ребят, скажем так, будет 500 евро. Viņa ļoti daudz solīja. No vienas puses man liekas, ka kad cilvēks tik daudz ņem uz sevi un tik maz par to prasa, tas, kaut kas ir tāds vidējs, kaut kāds подводный камень. Весьма симпатично. Да, цена замечательная. И цена, и со стороны цены всех артистов еще включить. Да, как бы, конечно, хотелось видеть сценарий, да, конечно, сама по себе идея. Наше предложение на данном этапе очень нравится. Jūtu atbalstu savam domam,
tanī teksta un tanī satura, ko viņa piedāvāja un ko viņa runāja. Man ļoti viņa patīka. Turpinājumā skatieties! Ģimenes nevarēs vienoties, kurš vadīs kāzas. 1, 2, 3, 4. Kāzas balso par Dmitrija ģimenes variantu? 1, 2, 3, 4. Šajā momentā man liekas, ka tas ir vispār galīgi garām. Radinieki vairs nebūs pārliecināti, ka viņu idejas patiks jaunajam pārim. Ko jūs darīsiet, ka viņa aizies prom? Viņa aizies man braukt virsū. Ar emocijas izslēgt. Un ko darīt, ja naudas visam nepietiks? Ak, Dievs, kur vēl zemāk krist? Trīs pāriem ir aizliegts sazināties ar savām ģimenēm, kamēr Radi un tuvākie draugi organizē viņu kāzas. Mēs tur aizbrauksim, mēs vienkārši pazudīsim no turienes. Ģimenes jau vienojušās par kāzu vietu, ēdienu un transportu. Priekš manis tas liekas, piedodiet, laucinieciski. Šodien viņi tiekas ar kāzu vadītājiem un muzikantiem. Bija tā, ka viņi mūs stipri pievīla. Lai gan kurzemnieki Ieva un Artūrs to vēl nezina, kāzas notiks vietā, par kuru viņi allaži ir sapņojuši. Skrundas mūža. Tas man liekas osādis. Viņiem būs arī bezgala stilīgs kāzu auto. Viņi arī grib kaut ko tādu, tādu prikulīgu, kaut ko tādu. Es zinu, ka viņi grib. Tagad ģimenes satraucas par to, vai naudas pietiks arī visam pārējam. Ja kāzās nav jautra mūzika, tad tās nav kāzas. Ieva un Artūrs atpūšas viesnīcā Ezeri Siguldā. Pāris bauda burbuļvannu. Ievas un Artūra ģimenes tikmēr tiekas Ventspilī. Tur kāzu muzikantus noskatījuši Ievas vecāki. Tā kā Ieva ir mūziķe, Radi saprot, ka muzikanti kāzām jāizvēlas īpaši rūpīgi. Ievas vecāki vēlas, lai jaunā pāra kāzā spēlētu grupa Zvaigžņu lietus. Ievas mamma Ingrīda, tirdzniecības darbiniece, visu dzīvi bijusi saistīta ar mūziku, ļoti labprāt organizē dažādas svinības un pasākumus. Ievas audžu tēvs Juris nodarbojas ar celtniecību, mīl humoru un uzskata, ka kāzās nevar iztikt bez gurķiem, jo tie ļoti garšo viņa mazmeitai. Ievas vecāku piedāvātās grupas Zvaigžņu lietus sastāvā muzicē un dzied Ievas bērnības draugs Jānis Mihailovs. Mums patīk, kā viņi spēlē, kā viņi dzied, vispār mums patīk ļoti viņa mūzika, vārdu sakot. Un tāpēc mēs izvēlējāmies saviem bērniem, lai skriesim, to vērtīgi. Labi. Vai no kādām tālēm nāc, viss liekas, tikko elpot sācīs. Starp divām saulēm izvēlēties, mīļāku un iemīlēties. Esam bijuši, protams, viņa ballītes. Tās ir vispār neaizmirstamas, godīgi sakot, tiešām. Jā. Es varu pateikt, tiešām, man ļoti mīļu tuvu grupu. Ļoti mīļu. Taču varēsiet 3. datumā ierasties Skrundas mužā? Mierīgi. Zinot cevišķi, kad, cik saprotu, Ieva precās. Jā, precās, Ieva ar Arturu. Kā mēs vienosimies par naudiņām? Tad Zvaigžņu lietas nospēlēs kāzas pa velti. Es negaidīju. Tas bija tiešām tāds patīkams pārsteigums. Ievas vecāku izvēlētie muzikanti izteikuši ļoti labu piedāvājumu, bet, protams, ģimenēm jānoklausās arī Artūra vecāku izvēlētie mūziķi. Artūra mamma Māra, dzimusi un augusi Liepājā, pēc profesijas pavāre. Mērķtiecīga,
tieša un zina, kā sasniegt mērķus. Artūra tētis Ruslans, elektriķis un mehāniķis, kurš savā profesijā strādā jau 30 gadus. Zina, kad viņam ir taisnība un pieredzis, ka tas gadās itin bieži. Artūra vecāku sarunātie muzikanti nav ieradušies uz tikšanos, un centieni viņus sazvanīt nevainagojas panākumiem. Несерьезный человек какой-то, если трубку не поднимает целый день. Neceļ. Tad ko? Nu, bija tā, ka viņi mūs stipri pievīla. Mēs domājam, sazvanīs, jo viņš vēl nebija atbraucis. Bija tā, kā bija, viņš, diemžēl, necēla klausulu. Domāju, nevar saprast, kādā, jābūt tā, piemēram, sarunāts un pirms kāzām, mēs šitā viņi gaidīt, un viņš necēla klausulu. Nav smuki no otra cilvēka, ka viņš tā izdarās. Ja iepriekš varēja ātrāk vismaz pateikt, ka nebūs kaut kā. Если он не отвечает, все равно Еве неприятно будет, когда ее друзья будут на свадьбе играть. Nu, ko jums patika tas zvaigžņu lietus? Protams, tad mēs, ko es varu citu izdarīt? Tad jau vairāk nav variantu. Ņemam zvaigžņu lietu? Jā. Jā, ņemam Visi balsojam par? Jā, visi balsojam par zvaigžņu lietu. Nu, tad ko? Tad paliek tā, Tad paliek tā. Mēs cerējām, ka neatnāks, un tā arī bija, jā. Agnese un Raitis viesnīcā bauda turku pirti ar īstu turku. Tikmēr viņu ģimenes sākušas kašķēties. Ko nozīmē tāda mazās čirkas stāstīšana? Viņš galīgi neko nezina. Vai viņi spēs atrast kompromisu? Man šķiet, ka šodien, visi zaudē. Tas ir manā pieredze. Agneses un Raita ģimenes ieradušās Rīgā, kur sarunāta tikšanās ar Raita māsas un mammas izraudzīto kāzu vadītāju. Raita mamma Irina, nodarbošanās iekšējais audits, strādā Maksimā, hobijs kulinārija, kā apgalvo Raitis, gatavo neaprakstāmi gardas meduskūkas. Raita māsa Kaiva studē uzņēmējdarbību un brīvajā laikā aizraujas ar floristiku. Kaiva ir ne tikai Raita māsa, bet arī viņa labākā draudzene. Cerams, ka nebūs kubietis uzaicināts. Raita mamma, pretēji Agneses vecmāmiņas minējumiem, nav uz tikšanos uzaicinājusi kubieti, tomēr īstu brazīlieti gan. Vēderdejotāji. Jā, es redzu, Raiti, lūdzu. Tu arī, Es vispār esmu riktīgi laimīga, priecīga. Tu sēri emocijas izslēdz, lūdzu. Nu. Ar emocijas izslēgt. Tas ir kā Gabīts maiņa. Vanessa bombā. Man patīk. Vispār tāds temperaments līdzīgs man. Pat man te šitas acis viņa līdzīgs un deguntiņš, un vispār kā masīts mana. Man te šitais ar viņu varētu dejot visu nakti. Tur jau Raita to pārdomāt, agresīvēt neizvēlēties. Tā dejotāja redzēja manu sejas izteiksmi, un viņa pilnīgi pienāca man klāt un sāka pie manīm gandrīz to dejošanas, to mīdīšanos taisīt. Es viņai pavaicāju, vai te jums cits drēbes ar vēl ir? Es domāju, ka nē. Un viņa teica, jā, es varētu kaut ko uzvilkt. Mēs meklējam sev didžeju, kurš vadīs. Mēs gribējam, jūs varēsiet vadīt un savu didžeju varbūt piedāvāt. Mums kāzas, tā izdomājam, kā Havaju stila. Mēs visu dekoru uzliksim. Tā doma man likās traģiska. Jums ir kaut kāds priekšstats, kāda publika būs un kādi tie viesi tur būs, jums tas nav zināms? Man nav nekas nav zināms. Latvieši es mīlu visus, viņi parasti tā dara, viņi man zvana, nedēļa vai 5 dienas iepriekš, Klaus, tev jādara tas un tas. Tā ir pornogrāfija, tur apģērbi ir tik maz,
cik tas vien man liekas, būt iespējams. Lai neteiktu, ka kaila. Tā, dēja, dēja, vadība, nezinu, 1000. Un DJ, šovu, dziedāšana, dejošana, gan vadība, gan manas trākuma 100% uz vietu visu laiku. Jā, aptuveni tā, jā. Vai jūs variet kā priekšnesumu atbraukt un uztaisīt 1-2 dejas? Ir iespējams, jā. Tad varam, labi, ejam pa 500. Tas ir lēti varianti. Pa lielam man īstenībā vienalga, vai tas. Tev vienalga, tu esi gatavs, lai mūsu kāzā dejo striķīšos. Es tev vienkārši jautāju, beidz šito te uzbāsties. Man ir vienalga, vienkārši vienalga, tāpēc, ka koncepts nav tāds, kādu es gribēju. Viss. Darja un Dmitrijs ar bērniem atpūšas viesnīcā Kaķītis. Šī ir pirmā reize, kad ģimene ir kopā tik ilgi, jo ikdienā Dmitrijam jābūt darbā. Darjas un Dmitrija ģimenes līdz šim uzklausījušas Darjas vecāku piedāvāto kāzu vadītājas variantu. Tagad viņi satiekas ar Dmitrija, krustmātes un māsas izvēlēto vadītāju. Dmitrija krustmāte Olga, aizrautīga dārzniece, hobiji, ceļošana un kulinārija. Dmitrija māsa Viktorija, profesionāla rokdarbniece, darina vainagus, svečturus, kāzu glāzes un vada meistarklases. Я много лет веду свадьбу, мне это очень нравится. За годы работы моей я пришла к такому решению, прежде чем рассказывать о том, что мы можем предложить, сначала узнать побольше о самих молодоженах. Я думаю, что они хотят, чтобы свадьба была классическая, достаточно романтическая и красивая. То есть у нас здесь все-таки больше акцент сделать для невесты в романтику. Да. Я думаю, что и для жениха тоже. Микс между тостами, поздравлениями от родственников, между небольшими перерывами, танцевальными отделениями и самой конкурсной программой. Компания очень разная бывает. Ну вот это конкурсная программа. Я уже вижу напряжение в ваших глазах. Да. Я очень не люблю всяких неожиданностей, и особенно всяких конкурсных неожиданностей. Мне бы заранее знать, какие по возможности, какие будут конкурсы, чтобы вовремя, так сказать, ориентироваться в правильное место. Man, diemžēl, ar to vadītāju tikšanas reize neveidojas labs kontakts. Kaut gan es neesmu tāda ragana, kura uzreiz ar aizspriedumiem un tādu nostāju, ka nē, man tas nepatīk. Работа моя будет стоить 400 евро. Если вы работаете с музыкантом, то... Музыкантом другая цена. Да, если мы работаем с диджеем, это еще плюс 250 евро. Mums, protams, labāk patika Tatjana Taudre. Ļoti labi bija, ļoti tāda, atmosfēra ļoti tāda draudzīga, smaidīga, jā, silta, tāds bija. Turpinājumā skatieties! Vai ģimenēm izdosies atrast kompromisu? Tu gribi pateikt, ka Raitim patiksies, ka dancos šitāda te sieviete priekšā? Jūs apsaukājat par laucniekiem, tagad jūs velkat no Iecavas vēl kādas skābas tantiņas un taisat tieši laucniekiem. Kāda mūzika skanēs kāzās? Es nezinu. Ap 11,000 man izmaksāja kāzas, tāpēc es domāju, ka 7,000, kuri ir doti šīm kāzām, ļoti par maz. Un vai visi būs apmierināti ar pieņemto lēmumu? Mums arī negribas, lai būtu to teiksim. Sviņu tas vakarā viens tad... Все, что так опутано. Trīs pāri, atšķirti no savām ģimenēm, atpūšas, kamēr radi organizē viņu kāzas. Es tev vienkārši jautāju. Beidz šito te uzbāsties. Man ir vienalga. Šīs dienas uzdevums ir
atrast kāzu vadītāju un muzikantus. Cerams, ka nebūs kuvietas uzaicināt. Ģimenes jau satikušās ar vairākiem kāzu vadītājiem un muzikantiem, nu viņiem jāpieņem kopīgs lēmums. Dekorācijas būs no iepriekšējām kāzām. Ak, Dievs, kur vēl zemāk krist? Agneses ģimene vēlas kāzu vadītājus no Iecavas, kuras piedāvā 1 tiltu un 7 tradīcijas, kā arī čigānus. Raita ģimenes izvēle kritus uz brazīlieti Vanesu, kura var ne tikai novadīt kāzas, bet arī tajās uzdejot. Pēc tikšanās ar Vanesu starp ģimenēm izceļas strīds. Tu gribi pateikt, ka Raitim patiksies, ka danco šitāda te sieviete priekšā? Raitis nemaz nenāks uz kāzām. Protams, ka nepatiks. Nenāks uz kāzām, Raitis uz šitādām. Raitis nepiekrīt visu, ko māsa dara un ko runā. Varbūt viņiem viedoklis neskrīt ne ar vienu no mums, bet šā vai tā mums ir kaut ko jāizdara, kaut ko jāuztais, un tad neiet jau runa par, mēs jau nezinām, ko viņi grib. Kaiva, kādas tu esi iedomājis brāļu kāzas? Es īstenībā līdz galam nezinu. Tev ir ļoti liela pieredze? Kādā ziņā? Savas kāzas es jau pati rīkoju. Un kas no tā, kāds rezultāts ir? Kāds normāls rezultāts. Cik tev ir gadu? 24. Un cik ir brālim? 23. Tad redz starpība, jums saviem diviem vienāds vecums ir, bet tavs brālis ir pavisam savādākās domāšanās, pavisam kāzām. Es vienkārši redzu, ko jūs gribāt. Jūs apsaukājat par laucniekiem, ka baļķu būda, labi, piekritāt, ka baļķu būda, un tagad jūs velkāt no Iecavas vēl kādas skābas tantiņas un taisat tieši laucniekiem. Un pateikt jūs uzpļauties, gribēt tur, lai jums... Tad viss jūsu. Jūs teicāt, ka mēs piekritām par Iecavu, ka jūs nākošais reizes piekāpsaties. Tas ir brazīļu stils. Tur ir brazīļu stilu es nevaru pieņemt, jo man ir cita kultūra. Kā es to varu pieņemt? Kultūru es nevienam neatdošu savu. Ko jūs darīsiet, ka viņa aizies prom? Viņa aizies man braukt virsū. Es ar bērnu stāvu jau sāka raudāt. Tad attiecīgi nevajadzēja tā uzbāzties ar то domu. Просто начался какой-то крик, нервы, с ума сойти, просто обвинения друг другу. И Kaiva поворачивается и уходит. И думаю, боже, ну все. Viņi var aiziet ar uz bērnu nekliedz. Es nekliedzu uz to. Шodien tu uz visiem kliedz. Агрессива. Мы эмоциональные, мы можем пнуть дверь, да? А с их стороны так все хорошо, так гладко, и тут вдруг с их стороны такая грубость. Ņemi savu brazīļu deju, un tad mēs skatīsimies, kā tas būs viss. Un kā tas viss tālāk parādīsies Latvijā. Nē, ņem savu latviešu. Tagad tu uztais tādu, ka pārmetu. Ņem savu, jā. Даца, ну ё-моё, ты взрослый человек, что ты кричишь на ребенка? Я на твоего ребенка никогда не кричала. Es tavus bērnus nebežu. Bet, protams, bet man bērni neviens nelec acīs pretīm. Tavi bērni lec man acīs. Un tas, kas viņai neiziet pēc viņas prāta, viņa labāk pagriežās un aizbēg. Zaudēt negrib. Gandrīz iekaniem bērnam, lai tas raud. Es jums piedāvāju alternatīvu tādu. Paņemsim didžeju, un vadīs jūsu Dita. Es vienkārši vairāk, man bija šaus pārdzīvojums par to, kad viņai maziņš bērniņš ir. Un es domāju, vai viņa to spēs vadīt vakaru. Jautājums ir tas, tev piedāvājums, vai tu varētu novadīt kāzu vakaru? Iecavā kāzas. Kāzu vakaru? Visu vakaru? Jā. Visu vakaru pilnīgi. Es nezinu, vai visu vakaru es varu... Viņiem bērns maziņš ir. Man ir mazais bērns, bet, ja jūs mani atbalstat un tā kā... Un kā tu domā, stundiņu mēs Vanesi pasauksim? Tu varēsi savā programmā, ietīt, pieņemsim no 9 līdz 10, lai viņi padejo, padzied un... Jā, viņi tikai par to stundiņu paņems 500 eiro. Tā kā rēķini, cik tu pa savām stundiņām var paņemt? Apsaukā mūs par lauciniekiem, pēc tam mēs neko nesaprotam, neko nezinām. Bet labi, bet tu arī, tu tāds smalkais stils uzvedies godīgi. Kāpēc jūs tik viegli uzķeraties uz to? Kāpēc tu tik viegli piekāpies tam? Ko tu gribi? Es negribu havais. Es gribu pateikt to, ka jāsaprot to cilvēku. Viņi izpalīdz, tāpēc, ka viņi ir māsica. To es saprotu. Bet tas ir ļoti liela atbildība. Tu nesaproti, ka viņai ir 2 bērni. Šajā momentā man liekas, ka tas ir vispār galīgi garām.
Jo es tagad neko nesaprotu, kā tas viss izskatīsies. Ditai nekas, Vanesai 500. Nu, par to jau ir arī runa. Ļoti godīgi, vai ne? Ļoti godīgi. Vanesa garam. Efektu rada 5 minūtes. Šodien Dace arī bija tāda nervoza un agresīva. Protams, viņa arī gribēja. Vinnēja it kā. Nē, man tā šķiet, ka šodien, visi zaudē. Tas ar mani apmierina. Tāpēc, ka viena zaudēt negribu. Ja man DJ un Ditu, ja? Jā. Es par. Jā, DJ un Ditu. Kurš vēl? Jā, es ar. Mēs par. DJs un Dita. DJs un Dita. Jā. Es uz kazām nenākšu. Tūlīt ģimenes tiksies studijā, lai pieņemtu izšķirošos lēmumus. Ja viņi nevarēs vienoties, būs jābalso. Ievas un Artūra vecāki ir vienojušies, ka kāzās spēlēs grupa no Ventspils Zvaigžņu lietus. Tagad studijā katra ģimene prezentēs savu kāzu vadītāju. Tas ir kāzu vadītājs tagad no jūsu puses jau atnācis, un Aigars lūdzu nāk sevi iepazīstina arī Ievas vecākiem. Man sauc Aigars Maguns, jau vairāk kā 10 gadus vadu korporatīvus pasākumus, dažādas svinības, svētkus, kāzas. Tā kā ir diezgan pieklājīga pieredze. Cik es saprotu, šoreiz termiņi diezgan īsi ir. Jā, visam jābūt ļoti strauji, dinamiski un pozitīvi un kvalitatīvi. Un kādas ir izmaksas, ar kurām mums jārēķinās? Man ļoti patīk šis jautājums. Tas ir ļoti taktisks jautājums. Jā, mums šoreiz tas ir jāzina. Mums tas ir, jā. Es domāju, tas ir atkarīgs no klientu vēlmēm un iespējām, jā. Bet jūs būtu gatavs parakstīties arī par 100 eiro, piemēram, ja tas ir mūsu plauktiņš? Parakstīties par 100 eiro? Tas ir tāda cena? Es jums jautāju. Jā, es nezinu. Es domāju, ka tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Pirmkārt, aizņemtība. Jā, tajā brīdī, es, piemēram, kā vadītājs esmu brīvs. Kāpēc ne? Aigars tāds ļoti galants vīrietis. Varēja redzēt reiz, kad ir moderno deju rūdījums stājā. Mugurkauls bija izslīpēts līdz pilnībai. Lūk, jums arī otrs kāzu vadītājs, jeb vadītāja, Elizabete. Es domāju, jā, jūs viņu zinat, jums tikai jāiepazīstina Līgavaiņa ģimene ar Elizabeti. Uz priekšu. Kā saprotiet, ja jūs nevarat atļauties tādu zvaigzni, mēs esam ļoti līdzīgas, kā redzat, ja? Tad iespējams mani. Es esmu nākamais variants, es baidos. Gan nedaudz vecāki par mani, bet tas nekas. Sveiki! Un Ievu un Artūru es pazīstu. Vai nav fantastiski? Vairāk mēs pazīstamies caur bērniem, un Ievas un Artūra bērniņš iet manā bērndārzā. Kāzas vadu jau sen, un, manuprāt, kāzas ir tāda kā neliela izrāde, kurā jūs visi, absolūti visi, būsiet aktieri. Un kāds ir mūsu izmaksas? Šajās kāzās es esmu piekritusi vadīt viņas pa velti. Paldies! Paldies! Tas ir vispār. Man vispār bija šoks tomēr, jo es zinu, cik izmaksā kāds vadītājs. Man tiešām bija... Tas pārsteigums, jā. Es no sākuma nesaprotu, es tā gribēju pārjautāt, ko, bet es... Vispirms mēs balsosim par pirmo kāzu vadītāju, par Aigaru. Tātad Artūra ģimenes izvēlēt vadītāju. Kurš par? Visu cieņu. Opozīcija vienmēr ir veselīga. Kurš par Elizabeti? Ļoti labi. Tātad mēs esam nolēmuši, ka kāzas vadīs Elizabeti. Es domāju, ka labs variants. Ļoti. Tur finansiālā ziņā Elizabetes jau vinnēja. Ievas un Artūra radi šodien sarunājuši gan muzikantus, gan vadītāju bez maksas. Tādēļ viņu iztērētā summa paliek nemainīga – 3460 eiro. Darjas un Dmitrija ģimenes ir tikušās ar kāzu vadītājām, bet katra puse ir palikusi pie sava varianta.
To, kurš vadīs Darjas un Dmitrija kāzas, izšķirs balsojums. Nu, esat sveicināti kāzu organizatori. Es saprotu, ka jūsu sejas paliek ar vien nopietnākas, jo atbildības sajūta jūs nospiež, kā es dzirdēju, no vienas puses. Tātad, kā jums klājās ar uzdevumu? Jums bija uzdevums sameklēt kāzu vadītājus un muzikantus. Sāksim ar Darjas ģimeni. Mēs sameklējām vadītāju Irina. Mums ļoti patīka. Viņa arī piedāvāja papildus mums didžeja pakalpojumus, florista pakalpojumus, arī burvju meistaru. Un soļi, un tu, un šu, nu visu ko. Nu jā, visu ko viņa solēs, kas tur iznāks, es nevaru pateikt, es nezinu. Ну, у нас была тоже женщина, она немножечко постарше, она с большим опытом, зовут ее Татьяна. И если она будет, то праздник будет душевный, да, и именно действительно будет праздник. Ну, такой теплый очень. Dушевный, да. Dmitrija ģimene baidās no jauna. Viņi visu izvēlās no tā piedāvājuma, kuru viņiem kāds ieteica, vai kurus viņi jau ir redzējuši paši kaut kād. Lūdzu, kas balso par Darjas ģimenes variantu? 1, 2, 3, 4. Kas balso par Dmitrija ģimenes variantu? 1, 2, 3, 4. Tā, dodu jums 1 minūti. Jums tomēr būs jānонāk pie kopējas saucēja. Честно говоря, откуда мы знаем, что душевно получится? Она довольно печальное впечатление производит. Вика тоже пришла. Как вам понравилась эта девушка, Ирина? Она располагает к себе. Она сразу располагает к себе. Она очень хорошо говорит. Она хорошо разговаривает. Она находит общий язык с людьми. Она готова идти на компромиссы. Ļoti vietā. Vajadzētu pieņemt kaut kādu kompromisu. Pieņemam pareizo lēmumu un balsojam tagad par Darjas ģimenes variantu. Nu, nekur mēs tālu neesam tikuši. Mums vēl neizveidojas kopēja komanda, kas strādā uz kopēju rezultātu, lai būtu labas kāzas. Nu tad labvakar, kāzinieki, nu jau kāzu organizatori. Iepriekšējā vakarā, kad mēs šķirāmies, mēs nolēmām, ka jums par šodien ir jānoskaidro, kas būs kāzu vadītāji un kas būs kāzu muziķi. Nu, laika gaitā mēs noskaidrojam, ka vadītāji nebūs, un ņemot vērā to, ka iepriekšējā vadītāja bija ar muziku kopā, tad muzika arī nav, bet ir jauns vadītājs – māsica Dita. Tarā! Viss ir labi, un mums ir ļoti viņai jāpalīdz. Viņa teica, jābūt atsaucīgiem un jāpiedalās visās spēlēs. Tad tās kāzas aizies. Mums joprojām būs havajiešu stila kāzas. Mums būs viesiem šādas te virtenes, dažāda tipa. Viss būs arī izdekorēts viesunams. Es jau sazvanījos pa šito visu laiku, paspēju sazināties ar viesunam, visu nokārtot, noskaidrot. Mums tas uzkārts tā kā zirgam auzes. Kula. Viņš tas vītne būs un mūsu noformējumi, ja? Precīzi pasaka, kāds ir. Viņš vispār varētu Arti nokopēt par to, ka viņš nobalsoja par havajiešu stilā. Bez tradīcijām, jo es domāju, ka Raits un Agnese negrib garas runas un dzejolīšu skaitīšanas un tam līdzīgi. Nu, mēs dosim vārdu Omītei, jo es zinu, ka Omīte sagatavojas pantītos un dzejolīšu. Nu jā, es runāšu no Burtnīcas. No Burtnīcas. No Burtnīcas, jā. Es īstenībā šokā par to, kad ir, kad kāzas ir, man tāda sajūta tiešām, kad ir kāzas nevis Agnesei, bet Raitim. Man tāds kopējs iespējas rodās par visu. Bet mums nebūs šīs te rozītes ap roku, mums nebūs matos rozītes, mums arka būs tāda mazāka, kur nevar ar zirgu cauri iziet. Nebūs margas tiks dekorētas no materiāliem, kas ir palikuši viesu namā no iepriekšējām kāzām. Ak, Dievs, kur vēl zemāk krist? Manai māsai kāzas vēl no iepriekšējā. Man liekas, tas ir kaut kas vienkārši unikāls. Tad es saprotu, ka tik tālu mēs esam skaidrībā tikuši, daudz maz ar budžetu esam apmierināti un ar kāzu vadītāju arī, vai ne? Jā. Ну, супер. Самое важное для меня, чтобы
дети не ушли со свадьбы, да, чтобы вдруг не получилось так, что им не нравится, да, но Dita их остановит. Agneses un Raita ģimenes iztērējušas 2705 eiro. Darjas un Dmitrija ģimenes jau 2 reizes balsojušas par kāzu vadītāju, un abas reizes bez rezultāta. Piekāpties neviens nevēlas. Tāpēc lēmuma pieņemšanu viņi atlikuši uz vēlāku laiku un nu uzklausa muzikantus. Vispirms paklausīsimies, ko piedāvā Darjas ģimene. Man patika. Es visu laiku smējos, man bija smaids. Laikam uzreiz es atgadinājos tas 80. laiki. Kaut kad tā uzreiz... Es nezinu, es laikam bieži gulēt. Visu laiku tas būs galvā. Tas ir taču tu vajag. Nē, tas ir vienkārši smaids un jau. Не свадьба, в общем-то, не для пенсионеров, а свадьба для молодежи. Nu ko, jums patika? Jā. Nu, vīrietis vidīgs taču, nu, kā bilde. Labākajos gados. Labi, skaidrs, lai būtu objektīva aina, mums ir jādzird otrs. Dašai un Dzimam kaut kas romantisks vairāk. Nu, kaut kāds līrikas. Klasisks, jā. Uzskatu, ka labāks. Viņi ir līdzvērtīgi, bet dažāda stila mūzika. Ja mums visu kazu dienu saksofons tikai spēlēs, tad pēc tam mums pret saksofonu būtu tāda. Nē, tikai ne saksofons. Muzikanti ir uzlabojuši noskaņojumu, un ģimenes ir gatavas balsot 3. reizi par to, kas būs Darjas un Dmitrija kāzu vadītājs. Mēs esam noklausījušies abus mūziķus, noklausījušies abas prezentācijas par sarīkojuma vadītājiem, tikai mēs neesam izdarījuši pašu galveno. Mēs neesam nonākuši pie viena kopsaucēja. Kurš balso par Darjas ģimenes izvēlētajiem vadītājiem? Lūdzu. Brīnišķīgi! Brīnišķīgi! Mēs esam, vismaz vienā pozīcijā. Tā Natāļa bija pretī tai vadītāji. Mums arī negribas, lai būtu tā, teiksim, sviņības vakarā viens tad... Все, что так опуцим. Особенно мама. Labi. Kurš balso par Darjas ģimenes izvēlēto muzikantu? Tik brīnišķīgs vīrietis. Es viens. Nu, labi. Un kurš tātad balso par Dmitrija ģimenes izvēlēto? Vai, cik skaisti. Sievietes. Vienīgas sievietes. Nu, ko? Ar to arī apsveicu. Gan kāzu vadītājs mums ir atrast, gan muzikanti. Aplaudējam pašu sev. Diplomātija visaugstākajā līmenī. Darjas un Dmitrija ģimenes no kāzu budžeta iztērējušas jau 3822 eiro. Nākamajā sērijā ģimenēm jānoorganizē vecpuišu un vecmeitu vakars. Visām, kurām zvanījām, nevar. Vai nu balss ciet, vai nu pļaujamā diena. Ar striptīziem un tur ar skrēdāšanu pa pilsētu, nezinu, zaļos kostīmos. Es ceru, ka to es nepiedzīvošu. Es aizbraucu uz savu vecmeiču ballīti un tusējos uz ielas, jo neviena nebija tur.
Panākt kompromisu kļūst arvien grūtāk. Jūs aizbrauksiet uz Liepāju, un es palieku te ar visām savām problēmām. Forši. Mēs savu lēmumu nemainīsim. Tomēr ģimenes un draugi nezaudēs humora izjūtu. Artur, ja tu mani dzirdīji, lai tev veicās puķu tirgošana. Arvien aktuālāks kļūst jautājums, vai visam pietiks naudas. Это глупости, что можно не выйти деньги, если там что-то чего-то режут. Ну, griezīsim atkal kaut citur. Krekls būs. Kā iet? Forši? Kā jums? Tā ceļa vidū stāvot? Es biju nogurs, es biju vienkārši. А мальчишник все идет. Zini, man šobrīd jau ir pilnīgi